dažādas lokācijas šajā pasākumā. Tātad 3-3-3 trase, kas ir tāda kombinācija kopā visam kompleksam. Lidosta Jūrmala, kas atkal ir pilnīgi kaut kas savādāks, kur visiem braucējiem būs iespēja izmēģināt, cik tad tas vāģis beidzot iet. Un, protams, neatņemama klasika. Mūsu pasākumos ir tieši biķernieku trase, jo biķernieki nodrošina daudz visādas kombinācijas, ko var taisīt, ko var darīt. Un šodienas kombinācija, protams, ar ledu nav nekāds izņēmums. Tas ir tikai tāda rozīnīte tortei beigās. Izstāst, ka puses līkumā vienā nogriezās. Pirmā gada piedalīties? Kā pilots, jā, kā stūrmanis esmu braucis iepriekš, bet gribējās pamēģināt savus spēkus pie stūras, bet tā. Teicis labi stūrē? Jā. Pirmais rallijs vispār, puisim 12 gadi. Un man arī patīk, kā viņš saprot klasi. Īstenībā lidos bija ļoti patīkams pārsteigums, ļoti pārskatāms, saprotams. Tāds ļoti forši tehniski braucams gabaliņš, gan ātri, gan līkumiņi. Riņķelēm bija super. Ar tiem konusiem tur salikts ar tām plasmasām, un tur tāds baigas laukāns, tāds foršs varēja, bet mums nav pieredzes tajā leģendā, un mēs tur apmaldījāmies, un tad mēs braucām, kur redzējām. Tā taisna arī tāda. Tur jābūt arī drosmītai, jo viņi ieskrienās ātri, un tu redzi, tur tie konas pretī ir, un kurā brīdī dzēsties. Mēs labas reizes tur rītīgi pa ātri sacēsim. Ar šo mašīnu ziemas sprintus šogad un pagājušajā bišķī mano events. Bet mini rallijā vispār? Pirmā reize bija. Patīk, vienīgi nepatīk, kad maksimālais ātrums nav tik liels, kā jauda nav tik daudz, kā gribētos, bet pārējais bija ļoti labs. Beidzot, mums bija ātrumposms stūrmanis bez nevienas kļūdas normāli. Tik izspiedāt? 200. Nepacēlās gaisā? Sāka viņš vibrēt, tā kā likās, ka kaut kāds boiņas, bet... Beidzot bija iespēja atkal uzbraukt. Stūrmanis bija gatavs pabraukt. Diena bija tāda ļoti interesanta, bet ar rezultātu ļoti apmierināta. Pēc 5 gadu pauzes trešie. Superīgi, mums ļoti patika. Jā, pirmā reize pilotam debija, ir kļūdas nav pieļauts, avārija nav uztaisīta. Kļūdas ir pieļauts, avārija nav uztaisīta. Stūrmanis arī savām biksēm te jau izskatībā. Mums, man liekas, bija 180, kaut gan mums ir visīsākais reduktors, 4-4 mums ir, jā. Pēdējās 5 sekundes, man liekas, tur bija redlainā viss. Bet tā, viss labi. Jā, ko? Mini-rallija pirmais posms ir beidzies, diezgan veiksmīgi. No mūsu puses gaidām visus uz jau pēdējo posmu, kas būs sezonas noslēguma posms oktobrī.